Sveicināti, mīļie vēži! Šis būs taro izlikums jums oktobra mēnesim. Nu ko, mīļie, bet pirms es sāku savu taro izlikumu, iepazīsimies. Mani sauc Santa, es dzīvoju Rīgā, skaistajā pilsētā, un nodarbojos ar vēdisko astroloģiju, numeroloģiju un arī ar taro. Bet šajā video es runāšu par vēžiem, par tiem vēžiem. Ja jūs zinat savu astroloģisko karti un ja jums vēzis atrodas ascendentā, tātad, ja jūsu ascendents ir vēzī, vai mēnesis atrodas vēža zīmē, vai arī saule atrodas vēža zīmē, tad šis izlikums ir par jums, mīļie vēži. Skatieties, kura no šīm pozīcijām jums ir, ar kuru jūs sevi vislabāk sajūtat, un to arī skatieties. Tādēļ mazlietiņ varbūt nesakritība ar tiem, kuri sevi tā kā skatās pēc saules. Ja jūs esat piedzimuši un jums ir saule vēzī, ja, pēc klasiskās astroloģijas, tad šeit var būt mazlietiņ tāda nesakritība. Tāpēc, ja jūs vēlaties uztaisīt savu astroloģisko karti, jūs to varat izdarīt paši. Ir tāda programma, kas saucās Astro Expert, ierakstot Google, jūs viņu varat atrast un ierakstot savus dzimšanas laiku, vietu un pilnu to dzimšanas datumu, jūs varat izveidot savu astroloģisko karti, un arī tur būs redzami visi šie rādītāji, kur jums atrodas mēnestiņš, kurā zīmē saulīte, un kas ir jūsu ascendents, jeb pirmā māja. Pēc tā arī tad skatāties. Bet pirms es sāku savu taro izlikumu, paskatīsimies mazlietiņ arī par astroloģisko situāciju. Tātad, kas mūs oktobrī sagaida astroloģijā? Tātad mūs sagaida divi aptumsumi. 14. oktobrī būs saules aptumsums Jaunavu zīmē, un 28. oktobrī būs mēnesis aptumsums Aunu zīmē. Tātad mēs būsim tādā aptumsuma koridorā. Mēnesis aptumsums gan būs daļējs, ja, bet vienalga viņš nesīs mums savu iespaidu. Mēnesis tās ir mūsu emocijas, mūsu sajūtas, mūsu spēja uztvert apkārtējo pasauli caur sajūtām. Tāpēc šajā periodā esiet tādi piesardzīgi, neko jaunu īpaši neuzsāciet plānot, jūs varat, bet tādas aktīvas kaut kādus izmaiņas savā dzīvē gan neveiciet. Un arī gribu piebilst arī, kad Jupiters retrogrādais mums turpina, tātad retrogrādais Jupiters mums turpinās līdz 31. decembrim, ja, tātad šeit arī Jupiters var atnest mums dažādas situācijas, kas ir saistītas ar bērniem, ar finansēm, ar likumiem, ar kaut kādu, tā ir mūsu labā karma no iepriekšējās dzīves. Tāpēc šeit varētu būt dažādas tādas situācijas, kuras, ziniet, tā kā vajadzētu novest līdz kādam loģiskam iznākumam, līdz kaut kādam tādam, kad vajadzētu varbūt kaut kur vēl kaut ko pārskatīt, ja, tā kā nebrīnieties, ja jūsu dzīvē parādās varbūt tur kaut kādas situācijas, kas ir saistītas ar partnerattiecībām vai ar bērniem, ka kaut kas tomēr ir jāsakārto līdz galam. Jupiters retrogrādais, viņš tā kā atgriež mums atpakaļ vēl to, kas mums ir jāpārskata, kas mums nav īsti līdz galam viss vēl tā kā nokārtots, ja. Tā kā, līdz 31. decembrim tas varētu viss būt. Tā kā, mīļie mani, vēl arī būs tāds ļoti interesants notikums, bet es ierakstīšu atsevišķu video, jo mainīs savas atrašanās vietu, mainīs arī karmiskie mēzgli, Rahu un Ketu, bet par to es ierakstīšu citu video, tur arī izstāstīšu, kā tas ietekmēs katru zodiaka zīmi. Bet tagad, mīļie, nu ko, ķeramies klāt pie taro kārtīm, noliksim šo skaisto kastīti malā. Šī ir kastīte no vienas no manām mīļākajām kāršu kavām ar Kanum taro. Viņa arī būs šajā izlikumā, tā kā būs jums iespēja viņu arī redzēt. Un paskatīsimies arī, ko šīs kārtas mums parādīs. Bet tagad, mīļie mani, izmantošu pirmā kāršu kava būs klasiskā Raidera veita kāršu kava, un paskatīsimies, kas, mīļie vēži, jūs gaida oktobra mēnesī. Arī es esmu vēzis pēc ascendenta, tā kā man pašai interesanti, kas tad ir gaidāms oktobra mēnesī. Tā, mīļie vēži, skatāmies, 3 kārtas, klasiskā Raidera veita kāršu kava, redziet, tāda skaista. 3 kārtas, mīļie vēži, mums. Pirmā kārtas mums ir, vecākais arkāns pakārtais. Neviens mūs netaisās kārt, mīļie, nebaidieties, šī kārtas liecina par tādu
apstāšanos, kad viss ir jāpaņem pauze, ir jāapstājās, ir jāapskatās uz dzīvi no cita skatu punkta. Tātad varētu būt kaut kādas situācijas, kad, ziniet, jums nāksies pavērot varbūt no malas vai paskatīties uz savu dzīvi no malas un padomāt, kur es esmu nonācis vai nonākusi, ko es gribētu izmainīt savā dzīvē, kas mani neapmierina. Tā ir tāda, ziniet, pilnīgi citu lēmumu pieņemšana, kad jums ir jāpieņem pilnīgi kaut kāds savādāks lēmums. Bet atcerieties, kad šīs situācijas būs saistītas, kad nevis, kad jūs apstākļi noliks tā, bet jūs labprātīgi, jūs burtiski, ziniet, gribēsiet tā kā abstragēties, paskatīties, pasēdēt, pavērot, ko es esmu izdarījis, kas ir, ko es esmu sasniedzis, vai tas ir tas, ko es vēlos savā dzīvē, vai man ir kaut kas jāmaina, jo atcerieties, mums ir retrogrādais Jupiters, kā jau es teicu, tas var atnest kaut kādas situācijas, kuras varētu nākties pārskatīt attiecības, pārskatīt finanses, pārskatīt kaut kādas, ziniet, visu, kas ir ar bērniem saistīts, ja? Kaut kāda abstragēšanās no visa, kaut kāda cita dzīves ceļa varbūt meklēšana, cita iespēja meklēšana, paskatīties, kur es esmu, kādēļ es esmu tur, kur es esmu, ko es varu izmainīt, lai izietu no kaut kādām situācijām, lai uzlabotu savu dzīvi. Jo atcerieties, mums vienmēr tiek dota iespēja kaut ko mainīt savā dzīvē, jo neviens nav atbildīgs par jūsu dzīvi, tikai jūs pats. Un otrā kārts mums ir vecākais arkāns Saule, mīļie mani, tiešām izskatās, kad oktobra mēnesī būs, ziniet, tā, kad gribās viss, es saprotu, es vairs nevaru tā dzīvot, es gribu paskatīties, pavērot, kādēļ es esmu tur, kur es esmu. Mani kaut kas neapmierina. Es gribu mainīt kaut ko savā dzīvē, un jums tiek dota iespēja, jo Saule, tas ir vecākais arkāns, tā ir pati labākā kārts visā kāršu kavā, kas liecina par jaunas dzīvības sākšanu, par jaunas dzīves sākšanu, par jaunām, pilnīgi negaidītām iespējām. Tas ir, kad mēs uzplaukstam, mēs atplaukstam, mēs ieraugam, ziniet, tā kā citā gaismā mēs uz visu paskatāmies. Redziet, 2 vecākie arkāni, kas liek pārdomāt un saprast un izvērtēt un doties pretī. Redziet, šeit jūs tā kā zirgā būsiet, jūs sapratīsiet, jā, es tagad zinu, ko man darīt, es zinu, kā man mainīt savu dzīvi, es gribu savus mērķus piepildīt, un jums būs tā iespēja. Saule, tas ir, ziniet, kad laukā spīd saule, mēs esam enerģijas piepildīti, mūs piepilda siltums, mūs piepilda laimes sajūta, un jūs būsiet laimīgi, jūs tiešām vēži būsiet laimīgi, apmierināti ar savu dzīvi. Šis ir tā kā, ziniet, pilnīgi jauna jūsu piedzimšana oktobrī. Man pilnīgi pašai prieks, kā jau es teicu, es esmu vēzis, un arī uz mani tas attiecās. No ko, mīļie, skatāmies, ko tad trešā kārts mums sola? Vau, 3 kausi, mīļie mani, mēs tiešām kaut ko atzīmēsim. Šeit ir prieki, šeit ir patīkamas tādas satikšanās. Iespējams, oktobra mēnesī jūs tiešām beidzot izdomāsiet satikties ar kādu, vai jums atbrauks kādi ciemiņi, vai tas būs, kad jūs ziniet pēc vecākā arkāna Saule, jūs varēsiet atzīmēt savu jaunu atzīmšanu. Jūs būsiet tik vien priecīgi un laimīgi, ka jums gribēsies dalīties ar to, ar apkārtējo pasauli. Jums gribēsies, lai visi redz, cik jūs esat laimīgs un priecīgs. Ļoti, ļoti jauks mēnesis, vēži mums izskatās oktobrī. 3 kausi, tā ir kārts arī, kas liecina, ka jūs varat kaut ko svinēt. Tas ir atzīmēt kaut ko. Varbūt tiešām jūs ziniet, kaut ko izmaina tā savā dzīvē, kad jums ir iemesls kaut ko atzīmēt. Priecāties, balēties, lustēties, bet ziniet, šeit ir viens maziņš mīnus. Kausi, un parasti tajos kausos kaut kas ir iekšā ieliets. Tā kā neaizraujamies oktobrī pārāk ar kaut kādām svinēšanām, lai neiznāk tā, kad nākās pēc tam nožēlot. Jūtat visam mēru, lai nav pēc tam jāskatās, kā pēc šīs kārtas, ak, Dievs, ko es esmu izdarījis, ko tagad es esmu sastrādājis vai sastrādājusi, ja?
Esiet zirgā, nenokrītiet no tā zirga, ejiet pretī jaunam uzplaukumam, jaunam dzīves sākumam, priecājieties un atzīmējiet to, jo jūs esat emociju zīme, jūs esat ūdens zīme un visa jūsu pasaules uztvere notiek caur emocijām un jums emocijas ir ļoti nepieciešamas. Tā, mīļie, skatāmies no šīs kāršu kavas Arkanum Taro. Skatāmies, ko tad mums šeit 3 kārtas rāda. Vecākais arkāns taisnā tiesa, jeb taisnīgums, ja tās būs pareizāk taisnīgums. Nu, ko, mīļie mani, tiešām ievērojiet mēru. Visā, ko jūs darīsiet, saule, tas ir saistīts arī ar ego, ar mūsu egoismu. Ja jūs sasniedzat oktobrī kaut ko, nepaliekat pārāk iedomīgi, nepaliekat pārāk lepni, jo ziniet, lai pēc tam nenākās to nožēlot. Esiet tādā līdzsvarā, ievērojiet visur līdzsvaru, esiet taisnīgi, esiet atbildīgi, esiet apdomīgi. Tā kā nepārpriecājieties par daudz, tiešām, lai nav jānožēlo. 3 vecākie arkāni, redziet, ļoti, ļoti interesants mēnesis, ļoti nopietns tāds nopietnu izmaiņu mēnesis. Iespējams, ziniet, šī kārtas vēl taisnīgums tā varētu norādīt, kad oktobra mēnesī viss notiks tiešām pēc taisnīguma principa. Tātad tā ir tāda karmiska kārta, kas liecina, ka viss, ko jūs esat iepriekš izdarījis, tas viss nesīs savus augļus. Tātad, ja jūs esat aktīvi pastrādājuši, jūs saņemsiet savu apbalvojumu, savu atalgojumu. Ja jūs esat attiecībās, piemēram, ja jums tur kaut kas ir nogājis greizi, un ja jums tur gadījumā ir jāpārskata savas attiecības vai kas, atcerieties, ka nekad dzīve no jums nenoņems to, kas jums vēl ir vajadzīgs. Ja kaut kas no jūsu dzīves aiziet, tātad tam arī ir jāaiziet. Ziniet, varbūt kāds vēl šeit var svinēt kaut kādu, ja jums ir saistība, varbūt jūs gaidat kaut kādu lēmumu, kaut kas ar kādiem tiesas jautājumiem saistīts vai kaut kādu atbildes no kaut kādām augstākām instancēm, tad tās arī būs tās atbildes būs pozitīvas, jo redziet, izskatās, ka oktobra mēnesī jūs būsiet tādā mazliet tādā pakārtā stāvoklī, kad ne starp zemi un debesīm, kad jūs nezināt, jūs gaidat, jūs tagad nesaprotat, ko darīt, kas man jādara, neko nemainiet krasi, pagaidiet, jo tas lēmums būs, kaut kāda atbilde jums būs, un šī atbilde izskatās, ka būs ļoti laba, jo jūs, ziniet, būsiet pilnīgi tiešām tā kā zirgā un varēsiet to atzīmēt, tā kā nekādas krasas tādas kustības, kā saka, nedariet oktobrī. Ļaujiet visam ritēt savu gaitu. Dzīve zina, kā jums ir jābūt. Dzīve sakārtos visu tā, kā tam ir jābūt. Un otrā kārts, zobenu karalis. Izskatās, ka tiešām oktobra mēnesī jums var nākties saskarties ar kādu zobenu karali. Ziniet, tā ir tāda kārta, kas liecina par kādu augsti stāvošu amatpersonu, kura pieņem lēmumus. Ja? Vai nu tas ir tiesnesis, vai nu tas ir kāds jurists, vai advokāts, vai ārsts. Šeit arī varbūt kādam tiešām kaut kādas darīšanas ar kaut kādiem ārstiem, vai nu jūs tur gaidat kādas atbildes, ja? Varbūt jūs iesiet uz kādiem izmeklējumiem, kaut veselības stāvokli pārbaudīt, un tagad jūs gaidat to kaut kādas atbilžu rezultātus, analīžu atbildes, ja tur kaut kādas, tad arī atcerieties, kad viss būs labi un jums būs iemesls to atzīmēt. Vai arī oktobra mēnesī jums var būt, ziniet, kādas nopietnas sarunas ar kādu augstu stāvošu personu, kur pieņem tos lēmumus. Ja? Vai nu tā ir priekšniecība jūsu darbā, vai nu tas ir kāds, nezinu, varbūt ar tēvu, tur kāds padoms ir jāpaprasta, ja tur jāizrunājās ir. Varbūt jūs nezināt tiešām pēc šīs kārtas vecāk tas pakārtais, ka jūs nezināt, kā rīkoties, un jūs vēršaties pie kāda pakonsultēties ar kādu cilvēku, ja jūs nezināt, kādu lēmumu pareizi pieņemt. Tā kā, ja jums ir nepieciešams, droši vērsieties pie kāda pēc padoma, paprasiet padomu, pakonsultēties, parunājiet vai nu priekšniecība, vai nu kādā tas jautājumā jums tur ir saistīts. Tā kā, un atbildi jūs saņemsiet, un viņi būs taisnīgi, ja viss notiks tā, kā tam ir jānotiek, un nekas slikts jums te pagaidām tiešām neizskatās. Un trešā kārts mums ir 7 zižļi. 7 zižļi tā ir kārts, kas rāda, ka oktobra mēnesī var nākties, ziniet, pacīnīties par savu taisnību. Ja? Jāspēj būs parādīt
pierādīt, kāpēc ir jābūt tā, kā jābūt. Jums var tikt uzdoti daudz jautājumu, jūs varat būt jums kaut kādi pārbaudes vai eksāmeni vai kaut kādas ieskaitas varbūt jākārto, ja, un jūs gaidat tās atbildes, tās ieskaišu kaut kādus rezultātus vai kaut kādus lēmumus, ja. Tad, ziniet, kad oktobrs būs arī tāds, kad, būs kaut kādi pārbaudījumi, ja, bet, jums viss ļoti labi izdosies, ja, jo kārtas tiešām tādas. Ziniet, lai mēs dzīvē kaut ko sasniegt, mums ir jāpacīnās, mums ir jāmāk pastāvēt par sevi, ja, un šī kārtas arī saka, ka būs jāmāk par sevi pastāvēt, pacīnīties par sevi, jo negaidiet, kad kāds jūsu vietā nāks un kaut ko mainīs. Tikai jūs varat mainīt kaut ko savā dzīvē, un arī tāpēc esiet tas, kurš maina to savu dzīvi. Negaidiet, kad atnāks tur, ziniet, kāds labais rūķīts un jūsu dzīvē kaut ko izmainīs. Nē, ja ir vajadzība, esiet skarbi, esiet asi, ja, esiet taisnīgi, esiet godīgi, sakiet, rīkojieties atbildīgi, un viss jums noteikti izvērtīsies ļoti labi, ja, jo arī tie 3 kausi rāda, ka iemesls priecāties jums tiešām būs. Un tagad gaišo pareģu kāršu, kā arī 3 kārtis. Pirmā kārts, atkal pakārtais, atkal vecākais arkāns pakārtais, izskatās tiešām 2 kārtas vienādas, ja, uz vienā izlikumā. Tas jau liecina par to, ka būs tāda situācija, kad jums tiešām vajadzēs nogaidīt. Ir jānogaida, ir labprātīgi jānogaida. Nemetieties nekādos izaicinājumos. Tad, kad būs laiks, kad būs jārīkojās, tad arī rīkosieties. Nestrabiet neko karstu, jo, kā es teicu, jūs esat emociju zīme, jūs esat ūdens zīme, un bieži vien aiz tām emocijām, ziniet, varat tiešām kaut ko asu pateikt, asi kaut kā rīkoties, ja, kaut kādas nepareizas domas, kad gribās kādam tur kaut ko asi atbildēt, ja, tad, nemetieties tādā cīņā, nogaidiet, viss nostāsies savās vietās, neko pagaidām nemainiet. Vai dieviņ, atkal vecākais arkāns. Es nezinu, mīļie vēži, izskatās, ka oktobrī tiešām jums ir ļoti, ziniet, tāds nozīmīgs mēnešs jūsu dzīvē, daudz kas mainīsies. Vecākais arkāns taisnā tiesa. Ja šeit bija taisnīgums, tad šī ir taisnā tiesa. Viss notiks pēc taisnības principa. Viss būs tā, kā tam ir jānotiek. Beidzot jūs varēsiet, ziniet, judgment, tas ir tā kā taisnīgums, taisnā tiesa, kad jūs saņemat beidzot to, ko jūs esat pelnījuši. Tas ir, kad jūs atbrīvojaties no kaut kā, kas vairs jums dzīvē nav vajadzīgs. Jūs burtiski uzplaukstat no jauna. Redziet, šeit arī vecākais arkāns saule ir. Mīļie, man liekas, kad oktobrī jūs gaida vienkārši vienreizējas izmaiņas dzīvē. Tādu izlikumu es neatceros, es tiešām neatceros, ka tik daudz nopietnu tādu vecāko arkānu būtu, un visi viņi ir ar taisnību saistīti, ar taisnīgumu principu. Izskatās vēzīši, kad beidzot jūsu kaut kādas emocijas būs varbūt tiešām, ziniet, nākušas jums par labu, bet tikai galvenais nesasteidziet neko, ļaujiet visam notikt, kā jānotiek. Un 3. kārts atkal vecākais arkāns taisnīgums. Mīļie mani, karmas mēnesis, man citu vārdu pat šeit nav, šis ir 2 reiz atkārtojas taisnīgums, 2 reiz atkārtojas pakārtais, taisnā tiesa. Vecākais arkāns saule ļoti, ļoti nozīmīgs mēnesis vēži, būs ļoti kardināls izmaiņas, kas burtiski, ziniet, izmetīs jūs no jūsu komforta zonas, bet tas būs ļoti labi, jo ir pats labākais vecākais arkāns saule, kas dos jums jaunu uzplaukumu jūsu dzīvē, un jūs būsiet priecīgi par to, kad kādu lēmumu jūs būsiet pieņēmuši, jūs tiešām ļoti par to priecāsieties. Lēmums var būt diezgan, ziniet, tāds ass, un tāds, kas varbūt, kad gribās mazliet tiešām vēl pateikt, kāpēc es tā izdarīju, kāpēc es tādu lēmumu pieņēmu, bet jums būs pamats to darīt, jo jūs saprotat caur savām emocijām, kad viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Mīļie vēži, man vienkārši trūkst vārdu, vienreizēji jauks izlikums jums ir. Esiet gatavi oktobra mēnesī uz nopietnām izmaiņām savā dzīvē. Esiet gatavi tam, kad beidzot jūs varēsiet spīdēt, jūs esat saule, jūs atdzimstat no jauna. Jūs beidzot saņemat savus
darba rezultātus, jo taisnīgums un taisnā tiesa tās ir karmiskas kārtas, kas parāda, ka jā, viss ir tā, kā tam ir jābūt. Beidzot jūs saņemat to, ko jūs esat pelnījuši. Ko, mīļie mani, un, protams, izbaudiet, atzīmējiet to, sviniet to savu uzvaru, jo jūs gaida oktobrī vienkārši lielisku uzvaru. Viss man pat vairs nav ko šeit piebilst. Tas ir vienkārši kolosāls izlikums. Ko, mīļie mani vēži, lai jums jauks oktobris, lai viss, kas notiek jūsu dzīvē, atnes jums tikai prieku, lai jūs spējat spīdēt, lai jūs spējat priecāties par dzīvi, lai viss, kas aiziet no jūsu dzīves, atvadieties no tā bez nožēlas, jo nekad dzīve no jums nepaņems nost to, kas jums vēl ir vajadzīgs. Ja kaut kas aiziet, pasakiet paldies, ka tas ir bijis jūsu dzīvē un skatieties tālāk, skatieties pretī savai saulē un uzplaukstiet oktobrī. Ko, mīļie mani, veiksmīgu jums oktobra mēnesi!